Miera tev un tavam namam jaunā Dieva žēlstības dienā. Šīs ir vēstījums īsi par galveno. Cik bieži dzīvē ir situācijas, kad mēs jūtamies nenovērtēti, varbūt pat pazemoti, pienācīgi, nenovērtēti, es jau teicu. Katrā ziņā mums šķiet, ka mēs esam vairāk vērti. Un Dieva acīs mēs esam visas mīlestības vērti, un tāpēc Dievs mums ļoti mīl. Taču ir situācijas, kurās mēs par to aizmirstam, un ir ļoti vērtīgi sev to atgādināt, ka ne citu cilvēku atzinība, ne citu cilvēku mīlestība, ne citu cilvēku kaut kāda rīcība mūsu dzīvē ir galvenais. Tā ir lieta, ko ir visgrūtāk atcerēties, un tāpēc ir kāds pants, kas ir iekļauts manā apliecinājumu blociņā, grāmatiņā, manā dārguma pērļu lādītē, ko, teikšu godīgi, es reti atceros, un tāpēc es viņu tur ierakstu. Un tas ir no Jesajas grāmatas 60. nodaļas, 19. panta, bet es palasīšu, tas ir Dieva apsolījums, saraksts, ko viņš apsola savai tautai. Tautai, ko viņš mīl, tautai, par kuru viņš rūpējas, pie kā piederam arī mēs. Un no 15. panta Dievs saka, tādēļ, kur tu biji atstāta un ienīsta, un neviens tevi neapmeklēja, es tevi izveidošu par mūžīgu greznumu, par prieku nākošām paaudzēm. Protams, te ir runa par Izrēlu, par zemi Izrēlu, par Jeruzālemi, par vietu, kur šobrīd notiek asiņainas lietas, par ko mēs lūdzam, par ko mēs iestājamies Dievu priekšā. Un tālāk viņš saka, tu zīdīsi tautu pienu, tu mielosies pie ķēniņu krūtīm un atzīsi, ka es, tas kungs, esmu tavs glābējs un pestītājs, Jākaba varenais. Vara vietā es pagādāšu zeltu, dzels vietā sudrabu, koku vietā varu un akmeņu vietā dzelzi. Es darīšu mieru par tavu valdītāju un taisnību par tavu uzraugu. Turpmāk nedzirdēs vairs tavā zemē par varmācību, par sagraušanu un postīšanu tavās robežās, bet tu saugsi savus mūrus par savu pestīšanu un savus vārtus par savu slavu. Saule tev vairs nebūs par gaismu dienā un mēnesi par spīdekli naktī. Tas kungs būs tava mūžīgā gaisma un tavs Dievs, tavs brīnišķīgais greznums. Jaunajā tulkojumā teikts, tavs krāšņums. Citiem vārdiem sakot, uz ko es šodien gribu akcentēt mūsu visu uzmanību, tavu, manu, ka ne jau situācijas, ne laikapstākļi, ne kaut kādas, nekas nenosaka, bet tieši Dievs ir mūsu krāšņums. Dievs ir mūsu mūžīgā gaisma. Dievs, kurš mājo mūsos, kurš ir atstājis debesis un ir izvēlējies mājot cilvēkā, Immanuels, Dievs ar mums. Un es gribu uzsvērt, ka nevis Emanuels, bet Immanuels. Ebreji ir ļoti uzmanīgi gan ar burtiem, gan ar vārdiem. Pirmkārt, viņu valodā nav patskaņu, tāpēc mēs neesam brīvi rakstīt, kas vien ienāk prātā starp šiem līdzskaņiem, bet viņi lieto burtu, Immanuels. Burts viņiem nozīmē pavisam kaut ko citu. Piemēram, pētot Bībeli un studējot visas šīs lietas, es kaut kur dzirdēju, tas man liekas bija no Billijas Brimas, kas ir senebreju valodas gan pētniece, viņa arī sludina pasaulē, viņai pieder brīnišķīgā grāmata Asinis un godība, tiesa gan vēl krievu valodā, dzīvības avota draudzē, ne dzīvības avota meloju, bet labajā vēstī šo grāmatu var iegūt, tiesa gan krievu valodā, es ceru, ja Dievs vēlies, es kaut kad viņu arī iztulkošu, un viņa skaidro, ka, piemēram, ir viens burts, kas apzīmē vārdu. Un šis vārds
kas apzīmē, latviski rodas kaut kāds vārdu kalamburs, bet vārds viņiem nozīmē lietu, priekšmetu. Un vienā vārdā vārds, tur ir tik daudz nozīmju. Tāpēc rakstus ir arī grūti tulkot. Tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem ar burtiem, ko mēs liekam vārdā Imanuēls. Zinu, daudz to neievēro, pat slaveni sludinātāji, slavētāji kļūdās šajā jautājumā. Bet kopš es atklāju šo īpatnību ebreju valodā, es sapratu, ka mēs neesam tiesīgi izmainīt to, kas ir rakstīts. Neesam. Jo tikai Dievs vien zina, kā ir. Un Jēzus teica, nevienu jotu tev nebūs atmest. Tas ir nevienu rakstu zīmīti. Tāpēc es esmu mazliet novirzījusies, bet šīs dienas apliecinājums ir tas, kungs ir mana mūžīgā gaisma, un mans Dievs ir mans brīnišķīgais greznums. Tā ir lieta, ko es atgādinu sev un atgādinu tev. Jebkurā situācijā Dievs ir gaisma, Dievs ir greznums. Neviena rotas lieta nav krāšņāka par to. Nekas nav skaistāks par to, ko mums var iedot Dievs. Tāpēc šajā dienā iesim ar drošu sirdi un pateiksimies. Tēvs, es tev pateicos, tu Dievs esi mūsu mūžīgā gaisma. Tu esi mans brīnišķīgais greznums, tu esi mans krāšņums un mana rota. Un tāpēc es lūdzu, Dievs, piepildi mani ar sevi šodien, lai visur, kur es eju, ir redzams tavs krāšņums, tava gaisma, tava svētība, tava godība, Tēvs, jo tam tu mani esi izvēlējies, un es gribu būt šis lukturis, kas nes šo gaismu pasaulē. To es šodien lūdzu Jēzus vārdā, lai tavam vārdam par visu ir slava, gods un pateicība, Tēvs, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.